Mans vārds ir Sindija Bokāne. Esmu digitālā satura autore, veidoju saturu sociālos tīklos, apkalpoju uzņēmumus un vadu savu digitālā mārketinga aģentūru SIA Sindija Media. Es ļoti vēlos beidzot atrisināt savu redzes problēmu. Kā es redzu, man tagad ir brilles. Izskatās jau forši, bet sajūtas ir tādas, ka gribas ātrāk tās brilles nost no acīm, spiežu degunu, vasarā nevaru pabraukt ar savu kabrioletu saules brillēs. Visur pasākumos, kurus esmu, es neko neredzu, man vienmēr no somiņas jāvelk ārā brilles. Un skaidrs, ka ir pagājis jau ilgs laiks, un ar šo problēmu es dzīvoju, varētu teikt, no vidusskolas. Man ir bijušas dažādas problēmas ar acīm, sākot ar to, ka esmu nesājis arī kontaktlāces, kuru dēļ patiesībā man bija dažādi acu iekaisumi un arī operācijas. Līdz ar to sapratu, ka kontaktlāces nesāt nevaru, ir jāpāriet uz brillēm. Tas bija veids, kā es atrisināju savu redzes problēmu, nesājot brilles. Ir pagājuši kādi 10 gadi, un es saprotu, nē, es gribu turpmāk savu dzīvi tomēr redzēt skaidri, skaisti un dzīvi bez brillēm. Izšķirošais faktors, kādēļ es tomēr nolēmu veikt lazera operāciju, lai gan es par to šobrīd zinu kādus aptuveni 2 gadus, kad pirmoreiz par to uzzināju, tad, protams, man tā vēlme radās, bet to lēmumu vēl nebija pieņēmis. Un tas izšķirošais fakts patiesībā ir tādēļ, ka man tiešām arvien sliktāk un sliktāk paliek šī redze, tie mīnusi progresē, tad man ir tūredzība, tūmā redzot labi, bet tālumā es neredzu. Tūredzība mūsdienas ir ļoti izplatīta problēma. To var saukt par arī pandēmiju. Problēma saistīta ar to, ka cilvēks slikti redz tālumā, bet tuvumā visu izšķir labi. Tātad mūsu acis nebija iedomāts tam, lai mēs visu laiku strādājam tuvumā, pie datora vai ar dokumentiem, bet ikdiena ir tā, ka mums to visu jādara. Pirmais posms bija visi izmeklējumi, un tas bija ļoti interesanti, jo līdz šim es biju iespējams tikai vienā aparātiņā skatīsies, taču šeit acu centrā mēs veicām ļoti padziļinātas pārbaudes. Bija aptuveni kādi 5, 6, 7 dažādi aparāti, atkārtoti mērījumi, acu pilienu pilināšanas, kas savukārt atkal paplašināja zīlītes un ļāva vēl precīzāk noteikt acu mērījumus, kas gala rezultātā iedeva to pilno bildi par to manu acu stāvokli. Man ļoti patika, ka tam bija veltīta atsevišķa diena. Pats pacients, ja nebija nekādas traumas vai saslimšanas, līdz 45 gadiem redze ar lielāku varbūtību būs stabila un nemainīsies. Ja? Tikai tādas dabiskas izmaiņas varētu būt pēc 45 gadiem. Pirms operācijas ir mazliet tāds satraukums. Es teiktu, man ir tāds miks, bailes kopā ar patīkamo satraukumu. Lai gan, protams, es pilnībā uzticos speciālistiem un acu centru klīnikai un visiem komandā, kas šeit strādā. Protams, ir tāds patīkams uztraukums, bet tajā pašā laikā ļoti liela drosme to darīt. Čau visiem! Uzvilku šodien brilles. Varētu sev izaicināt nostaigāt visu dienu šodien un rīt, jo tā diena tojas. Ceturtdiena ir operācijas diena redzes lāzera korekcijā acu centrā pie oftalmologa Andreja Solomātina. Tieši ar Sindiju mēs izmantojam operāciju femtolāzika. Mēs operējam pēc femtolāzika metodas, un mēs izmantojam pat jaunāku tehnoloģiju, Vizumāks 800. Tas ir vienīgais lāzers, kas ir vispār Baltijā. Un viņš tika iekļūt arī citas Eiropas klinikas, bet no Baltijas valstīm mēs bijām pirmie, kuri strādā ar šo lāzeru. Protams, man bija satraukums operācijas dienā, un pat līdz pašam brīdim, kad gulos jau uz operācijas gultas, uztraukums no tā visa, kas notiek apkārt. Lai gan pati operācija aizņēma pāris minūtes, tas kopējais process bija aptuveni 2 stundas, kamēr mēs sagatavojāmies, saģērbāmies, aizgājām līdz ārstiem, vēlreiz visu pārunājām, taču satraukums pazuda tajā brīdī, kad es jau biju apgulsies, sākās šis operācijas process, un ārsts Andrejs Solomātins visu laiku mani vadīja šajā procesā, runājās ar mani, mierināja mani, stāstīja, kas notiks, kas būs nākamais solis, un pārliecinātam, kā saka, rokām darīja savu darbu. Un es domāju, ka tas bija tas galvenais faktors, kas palīdzēja jau justies drošai ārsta rokās, ka bija šī komunikācija. Ļoti atkarīgs no tūredzības pakāpes, bet pārsvarā uzreiz pacienti jūt rezultātu. Pēc operācijas pieceļoties no gultas krēsla, man bija laimes asaras.
Man bija tiešām laimes asaras, jo tajā brīdī, kad es paskatījos uz sienu, es ieraudzīju pulksteņa ciparus, līnijas, visu redzēju, kas līdz šim man bija pilnīgi miglā. Redze bija uzlabojusies uzreiz pēc operācijas, kas bija īstenībā pārsteidzošākais. Es zināju, ka tā ir, bet es neticēju līdz pēdējiem brīdim, vai tā tiešām būs. Es domāju, varbūt man kaut kas būs citādāk. Diskomforts nebija nekāds, sajūtas bija ļoti mierīgas, acis nesāpēja, un pat līdz pārbaudes dienai nebija pilnīgi nekādu reiboņu vai galvas sāpju. Manā gadījumā man viss bija ļoti labi, tāpēc es varu teikt, ka viss noritēja tiešām perfekti. Es ļoti vēlējos sakārtot šo redzes jautājumu, lai es varētu tiešām pilnvērtīgi dzīvot, jo es sapratu, ka, ja es to neizdarīšu tagad, tad es tikai atlikšu. Un ļoti daudz tādu cilvēku, kuri, manuprāt, aizvien vēl iespējams bairās, vai viņiem ir kādi mīti, kas traucē viņiem pieņem šo lēmumu, tāpēc es ļoti vēlos visus iedvesmot. Tas ir labākais lēmums, ko es arī pieņēmu savā dzīvē.